prezentācija tapa interesanti, jo prezentāciju veidoja Brocēnu jauniešu nevalstisko organizāciju jaunieši, un prezentāciju veidošanā viņi izmantoja draugiem LV iespējas un izmantoja skolas himnu, kas skanēs prezentācijas fonā, kā arī Brocēnu novada 4 skolu fotoarhīvus. Un jāsaka tā, ka mums par lielu pārsteigumu apjautājot gandrīz 100 cilvēkus, mēs nesaņēmām nevienu negatīvu atbildi. Tas mūs ļoti pārsteidz. Un vēl viens tāds pārsteigums, ka cilvēki bija ārkārtīgi atsaucīgi, un mēs viņus sagrupējot dažādās grupās nonācām pie secinājuma, ka pensionāri domā vienādi, jaunieši domā arī vienādi. Un tur var pat pētījumu uzrakstīt. Un vēl mums šī darbiņa ietveros ir tapusi arī tāda eseju grāmata, kuru mēs līdz nepaņēmām, bet citātus no cilvēku esejām un dzejoļiem jūs redzēsiet mūsu prezentācijā.